Vai darbdevēji Latvijā ievēro darba likumā noteiktas prasības darba sludinājumu? Tūlīt to pārbaudīsim uz reāla piemēra, atradīsim kādu vakanci SSLE un piezvanīsim. Saka, ka piedāvā malkas skaldītājiem darbu ar kaut kādu prozāģi. Tad piezvanīsim un noskaidrosim, kāda tad īsti ir darba apstākļi šajā uzņēmumā, jo jau es redzu pirmo pārkāpumu, proti nav norādīta alga. Labdien! Saglabāk, kāda vispār tas darba pienākumi, kas tur jādara, jo tā sludinājuma īsti nevar saprast? Operators zāļie paliks to visu karinu un kraujoties cik čupiņā. Jūs arī apmācāt, kā to darīt, tā kā parādāt tur uz vietas, ja? Protams. Kā ir ar to atalgojumu sanākt, norādāt pēc padarītā, cik tas ir ikmēneša tā alga? Ļoti dažādi, atkarīgs no tā, kā sastrādājās cilvēki, kā zāģējās, kā tas viss notiek. Īsumā nebija tik slikti. Vienlaikus ir pieļauts būtisks darba likuma pārkāpums, proti nav noteiktā alga. Proti atcerieties, ka darbinieks nevar strādāt ar nezināmo algu. Un pavisam noteikti jums ir jāzina, cik jūs saņemsiet aptuvenā diapazonā. Priecē, ka ir viss sociālas garantijas, vismaz telefoniski, bet kas tur tālāk notiks, to mēs nevarēsim zināt.